Esiet sveicināti Jāņupa TV ziemas izlaidumā. Lūk, šeit Jāņupē pārdodās brīnišķīga māja. Maksā 33 000 eiro. Es domāju, tur ar saimniekiem var vienoties arī par citu summu. Pats galvenā problēma ir tā, kad māja nav nodota eksploatācijā, par ko godīgi ir arī uzrakstīts sludinājumā. Bet sludinājumā ir rakstīts, ka tie būs nelieli izdevumi. Ar kādiem izdevumiem jums būs jārēķinās, lai nodot māju eksploatācijā, mums pastāstīs Oļegs no Sijā Smeko. Montāžas maģija, un mēs jau atrodamies pašreiz Olainē, Zeferta ielā 22, ja es nemaldos, pie Sijā Smeko durvīm. Un tā tagad mēs esam jau siltajās telpās, iekšā pie siltas tējas, un reku man priekšā ir Oļegs. Oļegs ir Sijā Smeko vadītājs, viņš man palīdzēja personīgi nodot māju eksploatācijā, un tagad viņš pastāstīs par to māju, ko es rādīju sižeta sākumā, ja, ar kādām aptuvenām izmaksām būs jārēķinās cilvēkam, kurš viņu iegādāsies. Tad ar ko mums jāsāk? Pirmām kārtām mums jāsaprot, vai robežplāns ir mērīts. Respektīvi, vai zemē ir uzmērītas robežas. Cik senam tam plānam ir jābūt? Plāns, viņam nav kaut kāds derīguma termiņš, ir vienkārši vai nu viņš ir mērīts kadastrāli tā zeme, vai viņa nav mērīta. Varbūt tie robežplāni, ka viņi ir uz ierādīšanas pamatu un nav mērīti, līdz ar to vienkārši robežplāns ir jāapskatās, tur tas ir rakstīts. No un aptuvenās izmaksas tam robežplānam, es pieļauju iespēju, ka tur nav, ka tur cilvēks dzīvo kopš tas kooperatīvu sākumu. Jā, būtu jau šogad 1000. Nu, 1000, ok, labi, jā. PVN, līdz ar to tas ir kaut kā 1200 rupji, jā. Nu jā, 1200, labi, lai būtu. Tātad 1200 klāt pie visa tālāk. Nākamais, kas mums ir nepieciešams? Tātad projekts. Jā, ja projekta nav kā tāda, respektīvi mums uzreiz jārēķinās 1800, 2100, tajā diapazonā, rupji paņemam 2000, jā, 2000 plus PVN. Tālāk jau tad mēs varam, principā, vērsties pie nodošanas pašas. Tātad jau vākt aktus, atzinumus, tie, kas mums vajadzīgi nodošanai. Plus mīnus tas sanāk 200 eiro pa katru aktu. Par elektriķi skursteņas lauķi, jā, un olēns ūdens siltums, man liekas, kaut kas tur ap 30. Runājot 500 vēl par aktiem. 500 vēl par aktiem, jā. Nodošana ir atsevišķs darbs, par kuru ir jāsamaksā 600 eiro. Ar kādām papildus izmaksām vēl cilvēkam ir jārēķinās? Vēl ir jārēķinās, tad, kad tu saņem to aktu, tev viņš ir jāiereģistrē zemes grāmatā. Respektīvi, tur mums nepieciešams notārs un jāsamaksā zemes grāmatas nodeva. Tur ir aptuveni 85 eiro. No cita viedokļa, no papīru viedokļa tas varētu būt viss, bet varbūt kaut kādi nepatīkami, pārsteigumi, pat jau sākot no robežplāna, tad, kad mēs izmēram robežas, mēs redzam, ka mums žoks atrodas ne pa juridisko robežu, un viņš ir jāpārceļ. Līdz ar to tad jau sanāk, kad fiziski ir jāveic kaut kādi darbi, jāizbūvē no jauna žoks vai to pašu žogu mēs varam pārlikt, bet jebkurā gadījumā tas ir darbs laiks, ar kuru jārēķinās, un citreiz tas var būt ļoti, ļoti dārgi. Es saņēmu vairākus jautājumus no skatītājiem. Tātad pirmais, kas interesē, vai māju ar šīfera jumtu joprojām var nodot eksploatācijā? Pagaidām nebija problēmas. Vai ir kaut kādas speciālās nepieciešamības pār siltinājumu, jo tagad visi ir ļoti norūpējušies ar to, kad pieprasa mājas siltinājumu pakāpi? Par to energoefektivitāti un par tām lietām tas vairāk attiecās uz jaunbūvēm. Tomēr šādām te dārzamājām viņa tomēr iet kā vasaras vai dārzamāja, ja līdz ar to viņa varbūt arī nesiltināta un bez apkuras. Skaidrs. Un pats galvenais jautājums ir, cik ilgi tas viss aizņems, lai varētu nodot no pirmās dienas, kad cilvēks pie tējiem atnāk, līdz dienai, kad viņš saņem visu atzinumu un jau iereģistrēt iekšā zemes grāmatā? Vidē, laikam, tas varētu būt 6 mēneši. Tagad mēs aprēķināsim, cik procentuāli sanāks piemaksāt klāt, lai māju varētu nodot eksploatācijā. Tātad, ja jums mājā viss ir kārtībā un jums nekas nav jāpārtais,
Tikai papīra darbi ar visiem atzinumiem. Jūsu izmaksas nodošanai eksploatācijā būs 5668 eiro un pusgads laika. Ar to jums vienkārši ir jārēķinās. Labi, paldies tev liels un veiksmi darbos! Jā, paldies!